Mūsdienīgs atpūtas peldbaseins var kļūt par izklaides vietu visai ģimenei. Krāslaviešiem līdz šim brīdim šādas iespējas nebija, bet no šī gada novembrē tiek veikti vērienīgi būvdarbi mūsdienīga atpūtas kompleksa izveidei. Lūk, šeit jau nākamā gada vasarā krāslaviešiem būs iespēja apmeklēt peldbaseina kompleksu. Kāda ir iedzīvotāja attieksme? Par to mēs viņiem pajautāsim pašiem. Es domāju, ka priekš bērniem un jauniešiem un arī aktīva dzīves veida piekritēm tas ir ļoti labi. Ļoti labi, priecīgi par šito ideju, tādu, kad bērniem, kur būs aiziet. Pozitīvi skatos, gribētos vēl kaut ko slidotavu gribētos. Mēs devāmies pie Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka, lai uzzinātu vairāk par peldbaseina celtniecību. Baseins viens no tādiem, kas gan sports, un mēs to skatām kopīgi, brīvais, aktīvais laiks, kur mūsu uztverē ļoti svarīgi ir, kā var piedalīties visa ģimene. Baseins būs paredzēts dažādu vecuma grupu apmeklētājiem, kā arī profesionāliem peldētājiem. Kopējās projekta izmaksas ir 1 325 000 eiro. Visi saprot, ka tās ir pietiekoši lielas izmaksas arī uzturēšanā, ka viņam jābūt kompaktam, bet reizē arī, daudzpusīgam. Baseina ēka tiek būvēta Krāslavas valsts ģimnāzijas teritorijā. Līdz ar to arī skolēniem būs iespēja sporta stundu ietvaros apgūt peldēt prasmi. Patreiz mēs redzam, ka ir uzsākta pamatu konstrukcijas izbūve, būtībā ir visi stabbeida pamati sabūvēti un kompensācijas tvertne. Tālāk notiks metāla konstrukciju izbūve un ēkas sienu. Tā kā darbi iet ļoti rēt uz priekšu. Kompleksu tiek plānots pabeigt 2017. gadā peldēšanas sezonas sākumā. Blakus tiks ierīkota arī autostāvvieta. Tas nav vienīgais vērienīgais projekts Krāslavā, jo līdz nākošā gada 1. septembrim krāslaviešus priecēs jauna sporta zāle un stadions. Astrīde Lišķinska, Aleksandrs Hlistovs, Televīzija.com.